Dezinformatori bieži izmanto attēlus, lai tevi apmānītu un ietekmētu. Kādu rītu tu pamosties, ieej Facebook lapā un ieraugi šādu bildi. Vien ar dažiem soļiem tu varētu uzzināt, ka tā nav patiesa, un tās mērķis ir mainīt mūsu attieksmi par karu Ukrainā. Lai nepieļautu, ka kāds mūs vazā aiz deguna, mēs varam izmantot Google Reverse Image Search, kas palīdz noskaidrot kāda konkrēta attēla izcelsmi, kā arī palīdz atrast līdzīgus attēlus. Šodien mēs paņemsim kādu attēlu un mēģināsim par to noskaidrot vairāk. Pieņemsim, ka man patīk vēsture, un es Facebook esmu piesakojusi kādai anonīmai lapai, kas publicē attēlus par vēstures artefaktiem. Atradu kādu interesantu attēlu, kur teiks, ka šādus apavus pirms 2000 gadiem esot velkājuši romiešu karavīri. Pārbaudīsim, ko mēs varam uzzināt. Nospiežam uz attēlu, saglabājam to. Lai veiktu attēlu meklēšanu, atveriet Google Images savā interneta pārlūkā. Pēc tam atrodiet meklējamo attēlu. Noklikšķiniet un turiet, ievelciet attēlu meklēšanas lodziņā vai augšupielādējiet attēlu no sava datora. Labajā pusē mums atvērās vairākas bildes ar meklējamo objektu. Skrolējam zemāk, varbūt ir kāds cits attēls par šo atradumu. Atradām kādu rakstu, kurš nav anonīms. Lasām to, un šeit rakstīts, ka šādus apavus valkāja turīgas romiešu sievietes. Meklējot attēlus, mēs varam arī meklēt attēlu avotus. Šāda poga atrodas virs mūsu meklējumā attēlu. Arī tur mums parādās dažādi ieraksti sociālajos mēdījos, kur apstiprinās fakts, ka šie ir sieviešu apavi. Neesmu eksperta, bet izskatās, ka Facebook lapa, kur sastapāmies ar šo attēlu pirmo reizi, mūs apzināti vai neapzināti tomēr ir maldinājusi. Meklēt attēlus varat arī savos telefonos, izmantojot aplikāciju Reverse Image Search. Soļi ir tādi paši. Šis bija piemērs par vēstures sagrozīšanu, bet šādā veidā bieži notiek apzināta dezinformēšana arī par politiku un citiem sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem, lai ietekmētu mūsu attieksmi un viedokli. Tāpat varam pārbaudīt aizdomīgu profilu bildes. Ja tā būs zakta, tad tā ir pirmā pazīme, ka profils nav īsts. Atceries, ka mēs visi esam atbildīgi par drošu vidi internetā. Neļaujies manipulācijām un izmanto rīkus, lai pārliecinātos par informācijas patiesumu. Ja atklāj maldinošu attēlu, vari ziņot par to attiecīgajā sociālajā mēdījā un, ja vajadzīgs, arī mājaslapā melnsuzbalta.lv.